neuzliekot atgādinājumus un kāšot naudu. Tā ir maucība vienkārši. Tā ir ļoti slikta attieksme pret cilvēkiem. Mēs tagad tojamies šī gada galvenajam hītam. Tās ir tās, protams, slavenās zonas 30. Priekš kam? Varbūt tiešām mēs esam, kaut ko mēs nezinām, mēs nesaprotam. Kāpēc? Varbūt mēs esam tumsoņas. Laikam jau to mums mēģina iestāstīt, ka tumsoņas Eiropā sen ir savādāk. Jo mēs jau pirmiņi runājām, ja, kad ir jau viegli pierādīt, ka 30 ir drošāk cilvēkiem nekā 50. Un 20 var arī pierādīt, ir vieglāk nekā 30. Un beigās tas pat nebraukt, tas būs pavisam droši. Jā, mēs aiziesim uz Bruņinieku ielas galu, tur jau gandrīz ir sasniegts. Jā, tie progresīvi zili sarkanie, to jau ir sasniegts. Bet praktiski satiksmes stāv. Bet viņi uzliek zīmi, bet ko viņi vēl dara? Labi, tur mēnesi, 2, taisīt kampaņu, brīdināt, ka būs 30, salikt katrā krustojumā kaut vai pagaidu zīmes. Viņi uzliek zīmi un uzliek bankomātu, kas pēc tam iekasē, un viss ir kārtībā. Bet varbūt tiešām, tas ir drošība. Visu laiku taču runā, ka pilsētā vajag slāpēt satiksmi, vajag lēnāk braukt. Lēnāk, kā tu teici, lēnāk par tiltu draugi. Zini kā, man ir, es par šo daudz domājis. Par to mierināšanu ir tas vārds. Jā. Mierināšanu, ja? Tas tā kā Dānijā jau suņiem špricē zālītes, lai viņi mierīgi, lai viņi nerej, jo tas ir riet pilsētā ir aizliegts. Mums vēl ir kur augt, teiksim, ja? Mums vēl pret to nešpricē, ja? Mierināšana mums ir. Mana tā tēzīte ir, ka mums vajag satiksmi padarīt ritmisku. Pāri, es tev pastāstīšu gadījumu. Tagad braucu, es ar moci ceļoju, ja? Un man caur Francijai sanāca braukt vēl šo pavasari. Un man spītīgi velk to taisnāko strīpu, es gribēju ātrāk nokļūt, kur man vajadzēja, caur Parīzi. Es domāju, tu vāze vai kas man tur bija, tu sajūties caur Parīzi, nē, spītīgi. Un tagad es braucu, labi braukšu, kā man tur rāda. Un es braucu, un es to Parīzi, es sapratu, ka vissarežģītākā vieta īstenībā ir tunels zem sēnas, tur zem centra ir tunels. Bet visas mašīnas visu laiku bija kaut nelielā, bet kustībā. Protams, tur nebija velojos, tur nebija ātruma ierobežojumi tādu, tur bija daudz joslu, bet visu laiku luksuforu nebija. Bet visu laiku bija kustība, un kur vajag bija apļveida krustojumi, ja? Tad kas pie mums ir izdarīts? Mums vienkārši visur sabāzti pudeles korķi, ja? Un, protams, ka viss satiksmi apstājas. Un viņi saka, tas nekas, ka te ir šitais luksofors, jo tur taču ir nākamais, kur tad tu aizbēgsi.